Un Radio 101 studijā pie mums ciemos ir Cēviņš, kurš vesels divas reizes pagājušo 2 nedēļu laikā ir lidojis uz Berlīnu. Man liekas, ka Jānis dzirdēja, ka tu aizlidoji pirmo reizi uz Berlīnu, tad tu atlidoji mājās un fiks tev piezvanīja attiecīgais dienests un teica, ka ir fiks jābrauc apakaļ uz Berlīnu. Viņi pat nepiezvanīja, viņi vienkārši atsūtīja e-pastu, kurā bija teikts, jums jāierodās atpakaļ. Parasti es biju šo stāstu dzirdējis par Kannām, ka ja gadījumā tu esi nolēmis neierasties, tev grasās apbalvot, tu esi nolēmis neierasties balvu apbalvošanas ceremonijā, un ka esot tā, ka lielās zvaigznes sēžot savos viesnīcas numuriņos un gaidot telefonu zvanu, un tad vienā brīdī pienāk zvans, tad paķer, un tev sakiet, vai mēs nevaram nogaidīt, ka jūs obligāti esat tajā balvu pasniegšanas ceremonijā? Tas e-pasts bija kaut kas līdzīgs, ja? Viņš bija tāds pieticīgāks, viņi tā ļoti viltīgi pateica, viņi pateica, jūsu filmai piešķirta balva. Tomēr viņi uzreiz... Viņi teica, ka piešķir balvu, bet tur bija variants, kas tas būs, bet, protams, sirds ietrīsējās, to nevar nolikt. Dāmas un kungi, Jānis Norts šorīt ciemos Radio 101 studijā Jāņa filmu Mamma, es tevi mīlu, sākot no šodienas ir skatām visā Latvijā. Jāni, kā tu iemīlēji kino? Es saprotu, ka tas ir milzīgs jautājums, bet vai tu vari atbildēt uz šo jautājumu 140 zīmēs? 140 zīmēs bija tā, kad kādreiz, kad dzīvoja Limbažos, kad tikko bija Latvija iegūst neatkarību, tad tur kāds puisis bija uzstelējis nelegālo satelītu, un vienkārši viņš pārraidīja uz visiem televizoriem vācu seriālus. Kā viņš to fiziski darīja? Kaut kā viņi bija to izdarījuši tā, ka es zināju, ka varēja paslēgt uz 6. kanālu, un tur rādīja ļoti tādā izpūdušā formā vācu televīzijas kanāls, un tur gāja Kolumbo, es vēl atceros, tāds bija tāds amerikāņu seriāls ar Peteru Falku galvenajā lomā, un tā es viņus vienkārši skatījos no rīta līdz vakaram, bez jebkāda tulkojuma vācu, tajā laikā vācu seriāli visi ir pārskaņot, un tad droši vien kaut kur tā šprīts ienāca no turienes. Tālāk, ejot laikam uz priekšu, kā tā bija sagadīšanās, kad nolēma profesionāli tam ķerties klāt, vai tā bija mērķtiecīga došanās? Sagadīšanās diezgan pamatīgi, jā. Tas tur nebija tā mērķtiecīgs, tur nebija nekas. Es pat sākumā studēju finanses, un es biju domājis, ka kļūšu baņķieris un tā tam līdzīgi. Bet tad, kā nekā gadījās, ka tajā skolā Igaunijā, kuras mācījos, tur bija filmu biblioteka tieši blakus finanses katedrai. Un tam man bieži tas ceļš, kas gāja uz finanses katedru, pagriezās pa labu un aizgāja nevis turien, bet uz filmu bibliotēku. Un tā es tur sāku sēdēt un vienā brīdī vienkārši pārmainīju fakultātes. Un pēc tam mēs vienkārši vispār mazie asistentu darba Latvijā. Un tad es vienā brīdī kaut kā saduršojos un izdomāju, ka nofilmēšu pirmo filmu, kas bija amatieris. Tas ceļš tāds ļoti neizteikts. Nebija tā, ka vienā brīdī es ieņēmu kursus, tad tur bija diezgan ilga tāda lavierēšana, kas un kā. Aizvadītajos 20 gados ļoti daudziem cilvēkiem, skatoties latviešu kino, ir kaut kādā mirklī uznāk tā nepatīkamā, vai kādam varbūt arī patīkamā sajūta, ka tu skaties teātra izrādes, ka uzreiz jau pēc aktieru izturēšanās un pēc visu uzstādījumu ir skaidrs, ka tas pavisam noteikti nav īsts. Kā tu izvairies jo tu esi viens no retajiem režisoriem, par kuru darbiem bieži cilvēki saka, ka tev izdodas apiet šo mūsu Staņislavska metodes mūžīgo slavinājumu. Kā tu tīri tehniski savā darbā tiec ar to galā? Zini, kā man liekas, ir tā, ka par to teatrālismu latviešu kino ir daudz runāts, un man liekas, par viņiem tad piešķir tādu bišķi mistērijas aura, ko darīt, mums tas viss aktieri teatrā runā. Man liekas, ka ja filmā aktieri uzvedas teatrāli vai aktierspēle ir teatrāli, tas nozīmē, ka režisors tas ļoti vienkārši režisors nav izdarījis savu darbu, viņš ir pieļāvis kļūdu. Kaut kas nav nostrādājis, kaut kas nav sastrādājis kopā, man liekas, viss tā tam nav jābūt, man liekas. Otra lieta ir tā, ka mums ļoti daudz maz filmas iznāk, tur viena filma gadā, kaut kas tāds. Līdz ar to tā konkurence un savstarpējā salīdzināšana un kaut kāds latiņas līmenis ļoti grūti viņu noturēt augstu. Tur atsevišķi kaut kādu uzplaiksnījumu, bet mums nav sistemātisks filmu daudzums, kas tā kā savā starpā sacenstos un kurā, grūti atbildēt. Tas teatrālisms, es viņam dodu vēl 3 gadus maksimums, viņš būs kā nezāli izēsts. Tu tā domā? Jā, absolūti. Ļoti ceram uz to. Es esmu pavisam nedaudz
apgūst kino režiju, un Ants Sepners bija mans pedagogs studējot kultūras akadēmijā, un viņš teica, nekad nefilmējiet bērnus un dzīvniekus. To esi kārtīgi izdomājis, nu labi, ja ne bērnus, tad agros pusauģus filmēt savā jaunākajā filmā. Vakar es, diemžēl, nevarēju ierasties pirmizrādē, man bija jāspēlē dejas hokejā, bet man bija sava aģenta aizsūtīt uz filmas pirmizrādi. Viņa teica, ka tu esot pateicis paldies 6. vidusskolas orķestra vadītājiem par to, ka viņš palīdzēja tev kopā savākt visu to jauno cilvēku armiju, kas filmā piedalās. Tā bija. Nu, saka, kā tas ir? Kā ir filmēt bērnus? Man jau tomēr paveicās, man bija tā 12-14 gadīgie, un tie, kas man bija 2 galvenie, tos ļoti ilgu laiku meklēja. Tur Kristofers un Matīs, un viņiem tas filtrs bija pietiekami pamatīgs, un ļoti daudz mēģinājumu process bija, lai tad tajā brīdī, kad viņi nāk ārā uz laukumu, lai tad viss ir mierīgs sirds, un viņi mācīja izdarīt. Bet tad, kad gāja runa par, bija runa par orķestru, tad mums bija Haralds Bārziņš, kas ir vienkārši cilvēks dinamīts, kas ir, man liekas, 20 gadus jau vadījis orķestrus visdažādākos, un viņš, tādā ziņā viņš ar savu enerģiju kaut kā savāca. Mums bija priekšā 30 cilvēku orķestru vienā brīdī, un visi viņi ir 12, 13, 14 gadīgi, un viņiem baigi neinteresē tur uzvesties kaut kādā veidā priekšā kamerā vai mani klausīt, bet tas bija forši, ka viņš atnāk un tā piesita pirkstu, un tas orķestris ļoti ātri pagriežās, paceļ tos instrumentus pie lūpām, uzreiz iestājās klusums, tas disciplīna, ko viņš ir dabūjis, protams, neticam. Tā kā ar bērniem strādāt ir galvenais viņiem nemelot. To es iemācījies esmu. Un tā kā runāt ar viņiem par taisnu, nemēģināt viņiem tēlot pieaugušo. Neteikt, ka pēc 10 minūtēm visu būsim izdarījuši. Nē, to toši nevajag teikt. Viņi uzreiz sabīsies, bet kaut kā vajag ar viņiem sarunāties kā ar savu, kā ar draugu, kā ar savu līdzbiedru. Nevajag nekādā gadījumā sākt tēlot tēti, tad viss ir, tad aizvarās ciet. Bērnībā man mamma gāja uz Arsenāla filmām, un es nevarēju viņās nosēdēt, un tad mamma atstāstīja tās filmas. Un tā filma ir viena no tām filmām, kuras vakar noklausījos. Es viņu neesmu vēl redzējis, bet es viņu noklausījos atstāstā. Ko stāstīja labi? Vizuāli sev uzzīmē. Ne, tad drīzāk bija runa par sižetu. Es viņu sev jau esmu uzzīmējis, un klausoties tajā, par ko ir filma, es tik daudz atcerējos lietas no saviem pusauģu gadiem. Cik autobiogrāfiski tavā gadījumā ir Mamma, es tevi mīlu? Zini kā, tur veidojot filmu par bērnību, tur diezgan grūti būtu nepaņemt no savas autobiogrāfijas vai no savām atmiņām vai no savas pieredzes. Tā ir pirmā bagāža, kurā tu no kurienes kaut ko pagrābi. Bet viņi nav autobiogrāfiski. Šitam puikam vienā nedēļā filmā ir daudz interesantāk dzīve nekā man došana visas nedēļas garumā. Visas bērnības garumā. Tā kā to par autobiogrāfisku nevar dabūt, bet noteikti tas kaut ko smēlēs, tā nevar izvairīties. Tas nāk līdzi, tas tev kaut kur kutina dvēselē vienmēr. Tas, ko es piedzīvoju pats bērnībā. Kas tālāk? Tālāk, visticamāk, Krimiķis vai arī liels blockbusters zinātniskā fantastika. Es jokojos. Bet skatāmies Krimiķa virzienā. Es domāju, ka kaut kas tur noteikti būs. Kaut kas varbūt no vēstures. Es dzirdēju, ka tagad naudu piešķiršu. Jā. Es tev kaut kādas vēstures. Jā, viss mūsu senlatviešu kaujas. Un tā. Skaidrs. Ir viens jautājums, kas man tev ir jāpajautā šīs nedēļas kontekstā. Jo šis jautājums ir izskanējis diezgan bieži. Bet kas ir Berlīnas kinofestivāls? Tas ir jautājums, ko uzdeva kultūras ministri. Un ja gadījumā mēs patiešām iedomājamies, ka kāds pie Radio 101 aparāta šobrīd sēdošais nekad dzīvē to nav dzirdējis, kā tu šo jautājumu atbildēt? Ir praktiski vai arī filozofiski? Berlīnas kinofestivāls, tas ir divas lietas, man liekas, tās ir. Viena, tas ir milzīgs filmu viesuls. Tur izrāda 100 filmas, viņas apmeklē 100,000 cilvēku. Tur tiešām ir kaut kāds 100,000 biļešu, kas tur pārdot. Milzīgs filmu fórums, visdažādākās sekcijas. Un berlīnieši paši ļoti lepni. Viņas tajā brīdī pilsētā sabrauc ļoti, ļoti daudz viesu, sākot no stāriem līdz nevienam nezināmiem. Un no otras puses tas ir arī milzīgs tirgus. Tur pērk un pārdod filmas. Man pagadījās ieiet tur tajā saucamajā Eiropas filmu tirgu, kas tur tāds notiek. Un tad pēc tā, cik tur bieži cilvēki uzturās, varēja redzēt, cik viņi ātri iet uz priekšu un cik viņi intensīvi runā pa telefonu. Tur pērk un pārdod filmas televīzijām, kinoteātriem, visām valstīm pa lapu kreisi. Tā vajag sacīt traknis pasākums. Tas būtu jājautā taviem producentiem droši vien visu un menedžeriem.
Bet viņi nav šeit klāt. Vai tev ir jau zināms, kas tālāk notiks ar šo filmu, kur viņi tālāk brauks, kur tev pašam ir jābrauc filmu rādīt, jo noteikti tas būs, tas ir loģisks, man vismaz šķiet, ka tas ir tāds loģisks turpinājums. Es domāju, ka filmai būs diezgan bagāta dalība festivālos, par to es nešaubos. Tur jau ir tagad ļoti liela interese. Mēs vairāk koncentrējos uz to, kā filma izies Latvijā. Tas baigi svarīgi. Tas, kā viņi atradīs vai neatradīs vietu sirdī šeit un uz vietas. Vai cilvēki ies un skatīsies, vai viņiem patiks, tas man ir pašiem ir tā kā daudz lielāka kalibra mērījums varbūt. Kaut kā ziņā. Gribās iekustināt tā, kā, lai cilvēki nāk un iet, un lai viņi tic, ka Latvijā kino var būt interesants, aizraujošs, sirsnīgs, tūs, cilvēcisks. Jā, kultūras ministrijai var būt jautājums, kas ir Berlīnas kinofestivāls, bet mēs, paldies Dievam, vai par laimi to zinām. Un mēs darīsim visu. Es šeit runāju Radio 101 vārdā, lai tavu filmu noskatītos pēc iespējas vairāk mūsu klausītāji. Mēs ar tevi lepojamies un just keep doing what you do. Paldies! Paldies, un mamma, es tev mīlu, sākot no šodienas ir skatāms Rīgā Forum Cinemās, un es saprotu, ka Latvijā arī dažos kinoteātros tur vēl klāt. Latvijā sāks no mārta būs, tad tajās pilsētās, kurās būs kinoteātris vai kurās būs daudz maz sakarīgs kultūras nams, tajās filmu nonāks. Jums ir arī oficiālā mājaslapa filmai? Facebookā meklējam rokā māmu, es tev mīlu sarunāts. Jānis Nortis šorīt ciemos brokastīs, paldies, ka atvēlēji laiku. Līdz cikiem vakar bija pirmsrādes ballīt? Līdz vēlam laikam, to arī duši just manā balsī. Ļoti labi, tu izklausies ļoti labi priekš rīta radio piekdienā. Jāni, paldies un lai tev veic. Paldies.